Tātad, kur var iepazīties ar vīrieti? Jebkur. Absolūti nav svarīgi, kur. Tu vari iepazīties tiešām jebkur. Otrais jautājums, tas būs tad, kad tu būsi tam gatava. Es personīgi iepazinos ar savu vīru, es iespējams tagad jūs ļoti pārsteigšu, bet es iepazinos ar savu vīru Tinderī un ļoti lepojos ar to. Un tāpēc, kad man saka, kur iepazīties, Tinderi visi kaut kādi jocīgi, tikai to grib, neko nopietnu un tā tālāk. Meitnes, es jums pateikšu vienkārši. Tinderi ir visi. Visi. Šobrīd mūsdienas tur ir pilnīgi visi. Tāpatās kā gan Facebookā, gan Instagramā, ir gandrīz visi cilvēki. Kaut vai viena, vai otra, vai abos sociālos, pilnīgi visi cilvēki ir. Pareizi? Tā arī Tinderī. Šobrīd tur ir visi. Visi. Gan brīvie, forši, kolosāli vīrieši, kuri vēlās atrast savu mīlestību, savu topošo sievu, iemīlēties, izveidot ģimeni. Vai tādi tur ir? Ir. Tur ir vīrieši, kuri krāpa savas sievas. Ir, pati biju redzējusi un jūtos ļoti nērti, kad saskaros ar tādu situāciju. Vai tādi tur ir? Ir, vai daudz noteikti. Vai vīrieši, kuri vēlās vienkārši vienas nakts sakarus vai ātro, lēto, vienkāršo seksu. Vai tādi tur ir? 100 punkti ir. Pilns Tinders ar tādiem vīriešiem. Vai tādi, kuri vispār nav ko darīt un viņi vispār negrib ne attiecības, ne seksu, neko viņi negrib, tikai viņam nav kur likt savu laiku, viņi tur sēž un tas sirsniņas vai krustiņus spiež. Vai tādi tur ir? Noteikti, meitenes, arī tādi tur ir. Tur ir visi. Un tikai jautājums, kuru no tiem visiem tu tur satiksi? Kā arī uz ielas, tu iznāk uz ielas un šeit arī ir visi. Un kuru tu satiksi, respektīvi, kurš vīrietis pievilksies uz tavu vibrāciju. Un cik tu esi gatava attiecībām, kādam attiecībām tu esi gatava, kādam vīrietim tu esi gatava. Tas viss, kā frekvences izstaro no tevis. Un kāds vīrietis uz to frekvenci atnāks un ar ko būs tas mač, ja, kā Tinderī. Tas ir nākamais jautājums. Un, ja, piemēram, sieviete visu laiku trāpās aizņemti vīrieši, vai visu laiku trāpās tur vīrieši, kuri 100 iemeslu pēc nav pieejami, tad tas nozīmē, ka viņi nav gatavi attiecībām šobrīd, absolūti noteikti. Vai ja visu laiku sieviete, piemēram, sapņo par princi, par izcilo vīrieti, bagātu, mērķtiecīgu, veiksmīgu, foršu, dāsnu un tā tālāk, viņi visu laiku trapās kaut kādi nabagie, kaut kādie, kuri vispār negrib vest uz randiņu, ziedus dāvinot negrib, neko viņi negrib. Tad, ko mēs varam no tā secināt? Ka sieviete pievelk tādus vīriešus. Kāpēc? Acim redzot, kaut kas viņas zemapziņā notiek tāds, ka viņa pievelk šādus vīriešus. Tāpēc, kur iepazīties ar foršu vīrieti? Visur. Uz ielas, Tinderī, jebkur, vienalga. Bet vīrieši dod atpakaļ saiti tev, vīriešu pasaule dod atpakaļ saiti tev, kas notiek tevi iekšā. Ja vispār nekādi vīrieši neaicina uz randiņu, vai ja vīrieši pazud pēc pirmā randiņa, vai ja viņi kaut kādi neveiksminieki, tad tas ir par tavu iekšējo pasauli. Un tas ir tieši tas, ar ko šobrīd es ļoti daudz strādāju, kā mentors individuālā darbā ar sievietēm, kuras vai nevar to vīrieti satikt, vai var satikt, nevar izveidot attiecības, vai tie vīrieši trāpās nepareizi
ar to visu šobrīd es individuāli kārtā ar meitenēm strādāju, un tas ir darbs ar zemapziņu. Tas ir ļoti liels, bet ļoti skaists darbs ar zemapziņu, kur mēs mainām zemapziņas priekšstatus un mainas mūsu vibrācijas un pievelkās kā ar magnetu, pievelkās pavisam citi vīrieši. Un vēl tāda populāra frāze, ko es dzirdu, tīpaši no sievietēm virs 40, visi labi, forši vīrieši jau sen ir aizņemti. Nav vīriešu. Bet tagad man uzreiz gribas pajautāt, mīļā, cik tev tos vīriešus vajag? Es tā ceru, ka vienu. Vai tiešām šajā pasaulē nav viens foršs, kolosāls, ideāls, izcils vīrietis, tāds, kādu tu vēlies? Vai tiešām? Noteikti viens ir, bet es ceru, ka 10 tev nevajag. Pilnīgi, lai izveidot laimīgas attiecības, pilnīgi pietiek ar vienu. Ticiet man, absolūti noteikti. Tāpēc izveidot attiecības man šobrīd šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Tāpēc, protams, ka tā ir mana ekspertu teritorija. Es par to zinu visu no A līdz Z. Bet, diemžēl, šeit nesanāks man iedot nekādu tādu publisku padomu, tāpēc, ka šis darbs notiek individuāli, jo vajag katrā konkrētā sievietes zemapziņā ieurupties iekšā ar interesi un atrast, kādi tur ir tie šķērsli, lai satiktu to vīrieti, kuru gribas satikt, to ideālo, to foršo.